Buhnovs, Suverēnā vāra apvienība Jaunlatvieši. Un Aleksandrs Geržatovičs Latvijas attīstībai. Jā, un šodien mums ir arī pievienojusies līdzdalības eksperte pilsoniskās sabiedrības attīstības jautājumos Ines Puriņa no Latvijas Pilsoniskās alianses. Nu, lūk, un tad mēs mēģināsim arī ne tikai atrast atbildes, bet arī uzdot jautājumus. Un uzdot jautājumus noteikti varat arī jūs, un mēs aicinam jūs aktīvi sekojot līdz tiešraidei. Turpat Facebook komentāru sadaļā komentēt, uzdot jautājumus, un tad tos jautājumus, kurus arī mums būs iespēja, mēs noteikti arī pavaicāsim mūsu deputātu kandidātiem šajā diskusijā, tā ka tiešām mums ir ļoti, ļoti svarīgi arī, ka ne tikai mēs šeit sarunājamies par iedzīvotāju līdzdalību, bet patiesībā arī jūs vistiešākajā veidā esat iesaistīti, kā tie, kas mūs šobrīd skatās un arī seko līdzi aktīvi šai diskusijai. Tā ka vēlreiz aicinu jūs sniegt savus jautājumus, savus komentārus, komentāru sadaļā tepat Facebook platformā, kur jūs arī vērojat tiešraidi. Nu, lūk, tātad par mūsu šodienas diskusijas darba kārtību, tad ir paredzētas tādas vairākas sadaļas. Pirmajā sadaļā mēs aicināsim katru politiskā spēka pārstāvi paust tad savu saraksta redzējumu, savas programmas redzējumu par iedzīvotāju līdzdalību, kā tad to labāk attīstīt un kā tad veidot sadarbību ar iedzīvotājiem pašvaldībai. Tad mēs parunāsim par vairākiem konkrētiem jautājumiem, kuri ir arī sagatavoti un nākuši no pašiem Olainas novada iedzīvotājiem un no NVO pārstāvjiem, biedrībām un nodibinājumiem. Un tad visbeidzot mums būs arī tāda diskusija daļa, kur mēs pievērsīsimies tādām konkrētiem problēmu jautājumiem arī, kas saistīti ar iedzīvotāju līdzdalību. Tad arī šobrīd aicināšu tātad, uzsākt mūsu sadaļu, kas sauc partiju vizītkartes, un mēs tātad aicinam katru politisko spēku. 3 minūšu laikā, mums šeit ir tādi lieliski 3 pulkstenīši, lai mēs nepazustu laikā un ievērotu laiku. Ja zaļais ir 1 minūtes smilšu pulkstens, tad ir rozā ir 2 minūšu smilšu pulkstens, un visbeidzot ir 3 minūtes ir dzeltenais. Ja? Un tātad katram pārstāvim šobrīd būs 3 minūtes, lai tad izstāstītu, kas ir tās galvenās lietas, ko jūs politiskais spēks ir plānojis attiecībā uz iedzīvotāju līdzdalību un iesaisti Olainas novadā nākamajos 4 gados, kas ir tas jūsu piedāvājums. Un tad arī sāksim tādā pašā secībā, kā arī es nosaucu sarakstu, tā kā es aicinu Māri Vanagu no Latvijas pirmajā vietā jūsu redzējums par iedzīvotāju līdzdalību. Lūdzu. Mikrofons jau ir ieslēgts, jā, jūs runājat mikrofonā, lai tiešraidz skatītāji varētu mūs dzirdēt. Mans redzējums uz šo visu, par ko mēs te runājam, ir tuvāk, jā. Ir tāds, varbūt diezgan pagaršs, mēģināšu šīs 3 minūtēs arī iekļauties. Diez vai varbūt viņš nesaskanēs ar Latvijas pirmā vietā kaut kādām lielām tādām nostādnēm vai uzstādījumiem, bet par cik es dzīvoju Olainas novadā, tad man interesē, kas notiek šeit visvairāk. Un attiecīgi izējot no tā, man ir savu vīziju, kas būtu vajadzīgs izdarīt un uz ko virzīties, lai mums būtu patīkami šeit dzīvot. Jo tā ir tāda mana vīzija, ko es virzu jau gadiem, kad investēt spēkus un līdzekļus, lai jaukāks un patīkamāks kļūst viss novads, un tas nozīmē investēt infrastruktūrā, tas ir ceļi, tas ir vietas, kur dzīvot, un par cik mums ir industriāla pilsēta, tad atkal kaut kādā zināmā teritorijā likt iekšā noliktavas, rūpnīcas un kaut ko tādu. Lai tas viss nav vienā juceklī, lai cilvēkiem pēc tam nav mīlas, ka viņš dzīvo kaut kur, kaut kādu noliktavu paspārnē. Tas ir tāds uzstādījums, kurā būtu vajadzīga liela tāda uzņemšanās, jo vecu, to mēs šobrīd darām, mēs renovējam daudz stāvu mājas un vēl dažas labas lietas, tur infrastruktūra, ūdensvada, kanalizācija, kaut ko atjaunojam, bet ar to viss nebeidzās. Ir jauni
jaunas vietas, jauni ciemati, jā, un arī, lai cilvēkiem būtu, kur dzīvot, un pie tā es arī jau gadiem esmu ņēmis līdzdalību. Un mans tas uzstādījums ir tāds, kad mazāk veltīt, par cik es zinu, kāda ir Olainas novada budžeti. Mēs ļoti daudz naudas ieliekam izglītībā un varbūt arī lietās, kuras ilgtermiņā nedod atgrieznisko saiti. Jums laiks. Jau uz beigām jāiet. Jau beidzies. Es mēģināšu ļoti īsti noslēgt, kad investēt vietā, kurā cilvēks grib dzīvot, kurā viņam ir patīkam atgriezties. Bet mazāk investēt izglītībā, jo tas nebūs ilgtermiņa rezultāts. Paldies. Paldies. Un tad nākamais ir Kristaps Kāliņš no Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas. Lūdzu, vārds jums. Jā, labdien visiem, arī mikrofonā. Es pārstāvu Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partiju, jeb LSDSP Olaine. Ņemot vērā uzstādījumu, es koncentrēšos uz sabiedrības līdzdalību un iesaisti. Ar pārējo programmas sadaļu jūs varat iepazīties mūsu Facebookā, LSDSP Olaine. Un, ja man jāsāk vizītkarte par sabiedrības iesaisti, tad es sākšu ar to, ka Olainas novadā ir ļoti daudz aktīvu iedzīvotāju. Iedzīvotāji ir apvienojušies dažādās formālās un neformālās grupās, biedrībās. Mums ir vairāki 10 biedrību, kas ir apvienojušies kultūras, izglītības, brīvā laika pavadīšanas interešu vadīti. Mums ir 46 dārzkopības kooperatīvi, mums ir virkne jauno ciematu biedrības, mums ir vairāk 10 sporta biedrības. Mums ir katrā daudzdzīvokļu mājā iedzīvotāju kopība. Un katrs no šiem virzieniem cilvēki ir apvienojušies kopīgi interešu vadīti. Un mūsu komandai ar šiem cilvēkiem ir pa ceļam jau ilgstoši. Un mums ir daudz dažādi atbalsta mehānismi, kā mēs gan veicinām, gan atbalstam šo darbību. Un konkrēti, tas, kas jau šobrīd ir, mēs nodrošinām telpas, mēs nodrošinām līdzfinansējumu darbībai, nodrošinām līdzfinansējumu pasākumiem, nodrošinām līdzfinansējumu infrastruktūras atjaunošanai, piemēram, ceļiem, apgaismojumam, meliorācijas sistēmām. Tāpat ar daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju kopībām tur mums ir sadarbība un mēs līdzfinansējam daudzdzīvokļu māju atjaunošanu. Un tās visas ir kopīgas intereses. Un, ja mēs skatāmies nākotnē uz priekšu, tad man ir mūsu komandas vārdā teikt ļoti viegli. Mēs noteikti turpināsim. Tas, ko mēs esam apņēmušies, ka nākamajā periodā viss iepriekš minētais atbalsts tiks nodrošināts nemazāks, kā ir bijis līdz šim. Un vienlaicīgi arī varu droši teikt, jo tā ir bijis vienmēr, ka mūsu ausis un acis ir vaļā. Ja mēs redzēsim, ka ir jaunas iniciatīvas, ir vēsmas jaunām sadarbības iespējām, jauniem projektiem un tam līdzīgi, tad mēs esam atvērti un esam gatavi sadarboties un arī radīt jaunas atbalsta mehānismus, lai veicinātu šo. Paldies. Tad nākamajam dodam vārdu Valerijam Čuhnovam, Suverēnā vārā, apvienība Jaunatviešu. Lūdzu. Labdien! Tā mazā vizītkārtīte būs. Mēs kandidējam ar mērķi atjaunot godīgumu un caurspīdīgumu iedzīvotāju uzticību pašvaldībai. Mūsu prioritāte stiprināt vietējo kopienu un atgriezt sabiedrības sajūtu, kā pašvaldības strādā viņu labā. Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību un stiprinātu iedzīvotāju kopienas, mūsu programma paredz caurspīdīgu un iedzīvotāju iesaisti lēmumu pieņemšana. Mēs veiksim pilnu pašvaldības treniņu auditu un nodrošināsim atklātību budžeta izlietojumu. Tikai tā var panākt patiesu iedzīvotāju uzticību un vēlmi iesaistīties pašvaldības procesos. Atbalstu nevalstiskajam sektoram un sadarbību ar iedzīvotājiem iniciatīviem, turpināt jau tekošos un attīstīt jaunus. Mēs esam pa ciešu sadarbību ar NVO un brīvprātīgajiem. Vietējiem iniciatīvas jāuztver kā attīstības dzinējspēks, nevis kā konkurēts un birokrātija. Apkaimu attīstība arī dārzkopības kooperatīvos. Mūsu mērķis iekļaut DKS infrastruktūras attīstību kopējā pilsētas plānā, ielas apgaismojums, sabiedrības pakalpojumi nedrīkst apstāties pie pilsētas robežas. Sociālo pakalpojumu pieejamību un atbalstu ģimenēm, Olainas novads ir interesēts iedzīvotāju skaita palielināšanas un demogrāfijas uzlabošanā.
Tāpēc mēs rosinām izveidot jaunu atbalsta programmu, kas paredz ikšmēnešu pabalstu, kā minimums 500 eiro apmēra līdz bērna 12 mēneša vecumam jaunajām ģimenēm. Šobrīd šāds atbalsts nav iekļauts 2025. gada budžetā, nav arī skaidru noteikumu. Mūsu mērķis izstrādāt šo iniciatīvu nodrošināt taisnīgumus kritērijus un ilgspējīgus finansēšanu. Vienlaikus mēs nodrošinām pakalpojumus pēc iespējas tuvāk dzīves vietai, veidojot ciešāku saikni starp iedzīvotāju un pašvaldību. Tas veicinās ģimeni izvēlu dzīvot tieši Olainas novadā un atbalstīt sabiedrības ilgtermiņa interesēm. Mēs uzskatām, ka spēcīgā sabiedrība sākas ar cieņu, atklātību un līdzdalību. Tikai kopā mēs varam panākt, ka Olainas novads kļūst par vietu, kur cilvēki grib dzīvot, audzināt bērnus un palikt šeit uz ilgu laiku. Paldies! Paldies! Un tad mūsu partija vizītkartes noslēdz Aleksandrs Geržatovičs no Latvijas attīstībai. Sveicināti Olainē, pārstāvu Latvijas attīstībai, Olainas novada komandu. Mūsu partijas vizītkarte ir ļoti vienkārša. Vizītkarte ir mūsu cilvēki, un no kuriem īstenībā sastāv mūsu saraksts un NVO. Sakarā varu teikt, ka mūsu komanda ir īstenībā veidojusies arī uz cilvēkiem, kas pārstāv lielākos Olainas nevalstisko organizāciju sektora organizācijas. Mēs ļoti labi pārzinām problēmas un izaicinājumus, kas ir mūsu ciematos, mūsu kopienās. Ir interesants fakts, ka Olainas novadā, salīdzinājumā ar visu Pierīgu, ir vismazāk nevalstiskās organizācijas uz 100 iedzīvotājiem. 0,7, manuprāt, bet tas īstenībā nav galvenais faktors. Galvenais faktors, ka mūsu novads atšķiras to, ka mums ir ļoti daudz aktīvas kopienas, īpaši ciematos mūsu lielākajos, un, kā jau minēju, mūsu sarakstā ir ļoti daudz cilvēki no šiem ciematiem. Mēs piedāvājam, es nerunāšu par lietām, kas varbūt jau ir paveiktas un lietas, kas jau ir, mēs piedāvājam būtiski aktivizēt pašvaldības iesaisti un līdzdalību ar esošajiem NVO, jo šobrīd mēs zinām, ka mūsu novadā darbojas NVO apvienība, kuras mērķis ir atbalstīt biedrības un nevalstiskās organizācijas, bet mēs īsti neredzam, ka ir kaut kāds atbalsts izņemot finansējumu. Mēs gribam redzēt to, ka šī NVO apvienība, kas apvieno no pašvaldības puses visas organizācijas, iestājas aktīvāk par satura veidošanu un visu nevalstisko organizāciju apvienošanu. Ir vajadzīgi aktīvi iesaistīt šīs organizācijas, lai saprastu problēmas, par kurām īstenībā diskutē bieži vien domē. Un jāpiesaista NVO kaut kādu svarīgu jautājumu apspriešanai. Vai mums kādreiz ir bijusi pieredze, kad kāds NVO ir atnācis uz domas sēdi vai uz kādu komiteju? Nē, mēs gribam šo pieredzi ieviest aktīvāku. Ir bijis varbūt viens pasākums pēdējo 4 gadu laikā, kad nevalstiskās organizācijas ir pieaicinātas apspriest pašvaldības jautājumus domas sēdē, un tas arī ir viss. Mēs gribam šo lietu mainīt, mēs gribam aktivizēt šo praksi, kad nevalstiskās organizācijas un cilvēki visapkārt Olainas novadā tiek tiešā veidā iesaistīti svarīgu problēmu risināšanā, jo īstenībā nerunājot, mēs redzam, ka ļoti daudz lietas tiek palaistas garām, un it īpaši lemjot par ciematu infrastruktūru, par DKS attīstību, ir svarīgi ieklausīties cilvēkos, kas ir tur uz vietas un kopienās, un mēs gribam šo praksi uzlabot būtiski. Paldies! Nu, ko, un tad dosim vārdu mūsu līdzdalības ekspertei Inesai Puriņai, kas šodien pievienojasies mūsu diskusijā. Ines, kas tad varbūt tas, ko jūs tur arī kaut ko rakstat? Jā, un es saprotu, ka cītīgi lasījāt politisko spēku piedāvājums pirms šīs diskusijas. Kāds ir tas skats šobrīd, varētu teikt, no malas mazliet uz to, ko teica gan mūsu deputāta kandidāti, gan arī kopumā, kas rakstīts tajās partiju programmās? Jā, sveiciens visiem klātesošajiem, arī tieši raidē, skatītājiem. Jā, tā kā jautājumam 2 daļas, abas īstenībā diezgan laikietilpīgas. Jāatzīst, ka es lasīju visu jūsu programmas, kas ir īsās versijas CVK mājaslapā. Un pēc tam man palika vienota pēcgarša, proti, ka vismaz šajās īsajās programmās jūs īsti nerunājat par attiecībām ar cilvēkiem. Tā kā kopējā sajūta, ka neizdalot, kādam varbūt drusciņi vairāk, kādam gandrīz nemaz.
jo šīs īsās programmas ir izteikti vērstas uz infrastruktūru, man kā ne Olainas iedzīvotājiem pilnīgi skaidrs, ka tie problēmas ar mājokļiem, ar sabiedrisko transportu, vai piesaistīt uzņēmējus, bet kur paliek attiecības ar cilvēkiem, tas gandrīz vispār neparādās nevienā no programmām. Bet šeit es gribētu uzlikt tiltiņu ar mūsu situāciju vispār tā kā valstī, varētu teikt, kāpēc ir svarīgi veidot attiecības ar cilvēkiem. Jo es nebaidīšos teikt, ka mums demokrātija ir apdraudēta. Un ne tikai Latvijā, bet faktiski visā Eiropā, un varētu teikt, jau visā pasaulē. Un es tikai tāpēc, ka mums ir agresors kaimiņos, bet tāpēc, ka cilvēkiem demokrātija ir kļuvusi par diezgan smagu, tā kā pat nastu daudziem, jo demokrātija, jā, tā ir viena no sarežģītākajām pārvaldes formām, kas vispār eksistē. Un tur ir mērķiecīgi jāieguldās gan attiecību veidošanā, gan pilsoniskā izglītībā un tā tālāk, bet otra daļa ir, mēs visi esam cilvēcīgas būtnes, sociālas būtnes, un mēs visur ap visiem veidojam attiecības. Tā skaitā ar varu. Šobrīd jūs esat deputāta kandidāti, kāds no jums arī ir deputāts jau esošais, ja? Tajā brīdī, kad noslēgsies pašvaldību vēlēšanas, daļa no jums kļūs par varas pārstāvjiem, un tad ir tas stāsts, kā mēs kā parastie iedzīvotāji jūs uztveram, un kā varas cilvēku uztver parastos iedzīvotājus. Un, diemžēl, šobrīd tā kopējā tendence ir tāda, ka ir šis dalījums, negatīvais dalījums, es teiktu PSRS dalījums, es, mēs un viņi. Un viņi, tie sliktie viņi. Un tas rezultēs arī pašvaldību vēlēšanu un arī valsts, tas ir Saeimas vēlēšanu aktivitātes kritumā. Piemēram, jums par Olainas novadu skatoties 2017. gadā bija 45, respektīvi, gandrīz 46% vēlētāju aktivitāte. Pagājušajās vēlēšanās 21. gadā bija 30% vēlētāja aktivitāte. Iespējams, šoreiz būs vairāk, iespējams, būs mazāk, bet tāda situācija ir visā Latvijā. Un mēs nonāksim atkal pie Olainas, bet stāsts ir par to, ka ir kritiski svarīgi, ja mums visiem rūp, ka mūsu valsts ir neatkarīga, brīva un turpinās, tie salabotie ceļi, uzceltās mājas, piesaistītās investīcijas, tas viss ir svarīgs, bet ja cilvēks neticēs, ka vara domā un grib zināt, kā cilvēkam iet, tad viņš šai varai neuzticēsies. Tas ir tas, kas jau notiek. Mēs dzīvojam informācijas un manipulācijas laikmetā. Jebkurš, kurš gribēs kaut ko sagrozīt, ļoti viegli paspiedies uz emocionālajām pogām. Un jebkuru jūsu labo darbu pagriezies tādā gaismā, ka jūs nevarēsiet vien atmazgāties balti un skaidroties, kas kā un kāpēc. Tādēļ mans tā kā aicinājums ir maksimāli darīt visu, lai caur varas pozīciju cilvēkos radītu sajūtu, ka viņš ir vēlams iesaistīties procesos, ka viņu cieņpilni var dzirdēt, un viņam ir skaidri radīta sistēma un noteikumi, kā viņš var atnākt. Gatavojoties šai diskusijai, man uz austiņas pačukstēja Olainas iedzīvotāji, ka viņiem līdz šim esot bijuši tā kā problēmas ar to, ka īsti nevar saprast, kā iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos. Šeit kolēģis teica, ka reti ir bijis līdz šim, ja? Un tad kāds varētu teikt, ka nevienam neinteresē, neviens nenāk, ja? Bet varbūt nevis neinteresē, bet baidās, nesaprot, kā tad tur īsti man jāiet. Vēlreiz saku, demokrātija ir viena no sarežģītākajām pārvaldes formām. Es strādāju pilnu laika darbu, esmu kaut kur pārdevēju vai bērndārza audzinātāju vai uzņēmējs vai vēl kaut kas. Jā, man kaut kas nepatīk, bet kā tai domē vispār tur kaut kā, un man nav laika ar to, tā kā darboties. Nelūk, līdz ar to jūsu īsajās programmās faktiski nevienam noklātesošajiem stāsts par sadarbības veidošanu ar iedzīvotājiem ir ļoti, ļoti maz fokusēts. Varētu varbūt izdalīt, kuram bišķīt ir vairāk, bet kopumā dominē šī infrastruktūra un investīcijas. Mums ir jāveido attiecības ar cilvēkiem, radot skaidras platformas un veidus, kā viņiem iesaistīties, bet to mēs nākošajos raundos varētu pakomentēt. Un vēlos arī teikt, ka mūsu nacionālajā drošības koncepcijā, tātad valsts nacionālā drošības koncepcija, kur runā par visiem valsts apdraudējumiem, ir skaidri pateikusi, es nolasīšu, ka viena no Latvijas prioritātēm apdraudējumu novēršanai ir nepieciešamība īstenot pasākumus un radīt apstākļus, kas veicina sabiedrības iesaistīšanos un līdzdalību sabiedriski politiskajos procesos. Nacionālajā drošības
koncepcijā ir skaidri pateikts, ka mums visiem kopā šajā valstī ir jācenšas radīt tādu infrastruktūru, sociālo attieksmes, kurā cilvēki nāk un iesaistās un nebaidās runāt. Un tas pirmais aicinājums jaunajam Olainas novada deputātu sasaukumam ir būvēt apzināti šādu struktūru. Paldies. Paldies, Lielsines. Man liekas, tāds tā kā gan precīzi, gan arī varētu teikt mazliet kritisks vērtējums, bet noteikti, kad objektīvs, vai ne? Kaut kādā ziņā tiešām ar skatu no malas un ar tādu atgādinājumu par to, ka demokrātija tiešām ir svarīga un ka valsts strādā tik ilgi, kamēr mēs tai paši ticam. Nu ko, es ceru, ka mūs arī deputātu kandidāti dzirdēja arī šo te vēstījumu, tad noteikti ir iespēja kaut kā uz to reaģēt viennozīmīgi tajās savās nākamajās atbildēs un runās, bet es piedāvāju, ka šobrīd mēs pievēršamies spainīšiem. Šeit ir 2 spainīši patiesībā, ko varbūt mūsu skatītāji neredz, bet tie spainīši mazliet ir tā paslēpti no acīm. Kas tad ir spainīšos, jūs vaicāsiet? Spainīšos ir mazas lapiņas ar jautājumiem un arī gatavojoties šai diskusijai tika apzināti gan tās aktuālās lietas no iedzīvotāju puses, gan no NVO puses, biedrību un nodibinājumu puses, kas tad ir tās lietas, kas ir svarīgas, kas ir aktuālas, un tad tapa šādi te 2 spainīši. Tagad es piedāvāšu katram no mūsu diskusijas dalībniekiem izvilkt vienu jautājumu, tad tur ir kāds jautājums, kas ir uz kuru jums būs iespēja sniegt atbildi. Atbildes sniegšanai būs 2 minūtes, tad mēs izmantosim šo te rozā pulkstenīti. Šeit nolikšu jau priekšā, un tātad pirmajā tūrē mēs skatīsimies uz to, kas tad ir tās lietas. Tātad jautājumi būs par iedzīvotāju līdzdalību apkaimēs un apkaimu stiprināšanas aktivitātēm. Patiesībā mēs jau dzirdējām arī vairāk no jums arī savās runās ļoti uzsvērt tieši apkaimu nozīmi, un skaidrs, ka apkaimēm ir milzīga nozīme. Tas, kā cilvēki jūtas savā vietā, kur viņi dzīvo un kur viņi pirmām kārtām jūt piederību. Tādēļ ir jautājumi būs saistīti par to, ar to. Tad es aicinu izvilkt vienu un iedodiet arī kolēģiem tālāk. Un tad secība, kādā es piedāvāšu atbildēt, tagad būs apgrieztā secība, ja mēs, respektīvi, mēs dosimies no, šobrīd aicināšu atbildēt, varētu teikt, no otra gala, ja, mūsu diskusijas dalībniekus. Un tātad, kā jau es minēju, atbildēju 2 minūtes, izlasiet arī savu jautājumu, lai mēs dzirdam. Jā, 2 minūtēs ietilps arī jautājumu izlasīšana. Tā kā to jūs varat jau mazliet patrenēt, kamēr es šeit runāju, bet tad es aicināšu kā pirmo Aleksandru Geržātoviču no Latvijas attīstībai atbildēt. Lūdzu. Jautājums sekojošs. Ko tieši jūsuprāt pašvaldība un jūs kā deputāts personīgi varētu darīt, lai palīdzētu sasniegt nacionālās drošības koncepcijā pausto, ka iedzīvotājiem ir jāizrāda iniciatīva un vairāk jāiesaistās sabiedriskajos procesos? Atbildi īstenībā jau ieskicēju savā iepriekšējā atbildē, ko pašvaldība varētu darīt, ir izmantot jau esošās NVO iedzīvotāju kopienas, ar viņām aktīvi strādāt un aicināt piedalīties lēmumu pieņemšanā. Bieži vien esmu saskāries ar problēmu, ka domas deputāti domas sēdēs nemaz nezina tās problēmas, kas ir raksturīgas konkrētajam ciematam vai konkrētajai vietai, bet vislabāk viņas zina, piemēram, iedzīvotāju kopiena. Mēs varētu kā deputāti konsultēties, pirmā lieta konsultēties un aicināt kopienu, ja tiek izstrādāts jebkāds projekts ciematā, detāli plānojums, plānots investīciju objekts, pajautājam tiem cilvēkiem, pieaicinam viņus uz domas sēdi, ja jau viņi ir apvienojušies jau esošajā biedrībā, apvienībā, izmantojam to resursu, kas mums ir, jo šobrīd mēs to nedaram, domājam, ka mēs paši esam visgudrākie, piemēram, deputāti, valdība vai konkrētajā gadījumā pašvaldība, tas ir jāmaina, tā nav pareizā attieksme, ir vairāk jāaicina cilvēki, pašvaldības durvis ir jāatver, nevis jātur ciet, tas ir punkts 1. Otrs, mums ir ciematu daļas un novada daļas, kur, diemžēl, iedzīvotāji nav apvienojušies aktīvās kopienās, organizācijās, un varbūt ir grūtāk sasniegt, grūtāk uzrunāt šos cilvēkus.
Ar šo arī ir jāstrādā. Mums konkrēti īstenībā, varbūt jūs nepiefiksējāt, bet mūsu programmā bija viens piedāvājums attiecībā uz šo. Mēs piedāvājam katrā ciematā noteikt atbildīgo personu par katru ciemata daļu vai novada daļu, kurš varētu aktivizēt šīs te šūnas, saprast iedzīvotāju problēmas. Un ja iedzīvotāji ir gatavi apvienoties, palīdzēt viņiem, parādīt, kā izveidot biedrību, kā sākt organizēties un kādus labumus tas var dot visai kopienai. Tas īstenībā bija mūsu programmā. Paldies! Tad dosim iespēju Valerijam Čuhnovam no Suverēnās varas apvienība jaunatvieši atbildēt uz jūsu jautājumu. Kas, jūsuprāt, ir nepieciešamas vai līdzsvarotai apkaimju attīstībai visa novārdā, vai attālākas teritorijas un ciemi nepaliktu novārtā? Tā, godīgi pie mūsu jau esoša Olainas novada deputāta griežās gandrīz katru nedēļu pa 10-15. Mēs skatāmies, cilvēki griežās ar jautājumu, kā piedalīties, kā palīdzēt, kā attīstīt, kā kaut ko. Mēs pasēdējam, izdomājam, kā nākamajā domas sasaukumā mēs rosinām izveidot sabiedrisku uzraudzības komiteju. Un nevis butaforija, ka tāda cilvēku un ekspertu Olainas novada vai kādiem citiem novadiem, ja tādu netradīsies mūsu pilsētā, mūsu novadā, lai cilvēki varētu detalizēt, redzēt un ieteikt, paprovēt, arī saprast kaut kādas nianses, uz ko tērējas nauda, kā viņa tērēs, vai visas vēlmes gan novada tālākajiem ciematiem ir izklausīti, vai tiešām visi piedāvājumi un visi varianti ir izskatīti, un tikai tad jau turpināt to demokratisko pusi, veicināt kaut kādu projektu vai kaut ko citu uz priekšu. Un sanāk tā, tagad sanāk, ja nemaldos, jo tālāk teritorija, jo mazāk dzirdam viņu. Un sanāk tā, ka es domāju, ka šī tā saucamā komiteja varētu palīdzēt saklausīt visas novada apkaimju attīstību un arī visus cilvēkus vēlmas kā tādas. Jo, kā pareizi minēja eksperte, mēs dažreiz nevaram sadzirdēt nevis tāpēc, ka cilvēki nesaka, vis tāpēc, ka viņi nezina, kur griezties. Un ja viņi var griezties pie domas deputātiem pa taisnu, tad es domāju, ka arī pie komitejas viņi arī varētu tad pieteikties un arī līdzdevību savu dot. Paldies! Paldies. Un nākamais tad ir Kristaps Kauliņš no Latvijas Sociālās demokrātiskās strādnieku partijas. Jā, mans jautājums, vai plānojat izstrādāt atsevišķas attīstības programmas, aktivitātes katrai apkaimei, lai sekmētu apkaimju identitāti iedzīvotāju piedarības sajūtas veicināšanai? Kāda būs iedzīvotāja loma šajā procesā? Pilnīgi noteikti. Mums arī iepriekšējā periodā ir bijušas aktivitātes un aktivitāšu sērija, kas izvelk cilvēkus no mājām, izvelk kopā. Tas jaunums mums ir kultūras pasākumi, ne tikai Olainē vai Jaunolainē, bet arī apkaimēs. Mums ir iedzīvotāju biedrības, kas organizē pasākums jau konkrētās apkaimēs, kur ir. Un tā noteikti ir sadarbība, kurai ir jāturpinās. Un arī nosacīt no pašvaldības puses organizēties šie pasākumi, kas cilvēks izvelk ārā, provocē viņus komunicēt, iepazīties, sadarboties ne tikai viens apkaimes ietvaros, bet arī starp apkaimēm. Tādējādi veicinot arī novada lokāla patriotismu, pilnīgi noteikti būtu turpināms. Bet, ja mēs skatāmies kopumā par iedzīvotāju iesaisti, mazliet arī droši vien atbildot uz ekspertu komentāriem, mana pieredze vairāk kā 10 gadus strādājot ar iedzīvotājiem un pašam esot arī pretējā pusē, proti aktīvistu pusē, man novērojumi ir tādi, ka mākslīgi neko radīt nevar. Un manā pieredzē cilvēki apvienojās biedrībās vai neformālās grupās, tad ja viņiem ir vai nu kopīgas intereses vai kopīgas problēmas. Teiksim, piemērs, es pats aktīvi darbojos Jāņups iedzīvotāju biedrībā, mums bija lielisks komanda, mums bija lielisks izaicinājums, mēs gan rakstījām projektus, attīstījām infrastruktūru, gan organizējām kopā pasākums un tam līdzīgi. Otrs piemērs, atbildot uz Geržtoviča kunga komentāru par to, ka pašvaldībā šobrīd nav pieejams atbalsts, pilnīgi noteikti pats esmu piedalījies, piemēram, biedrība, tad, kad vēl nebija biedrība Jaunolainas attīstībai, meitenēm tikai bija ideja, ka viņas grib darboties. Es
personīgi tad strādāju pašvaldībā, tikos ar meitenēm, tā skaitā iedrošināju, jā, dariet, jā, ja jums ir intereses kopā kaut ko darīt, tad taisiet. Es nesaku, es biju atslēgas cilvēks, lai tas notiktu, bet tad, kad cilvēks jau ir mazliet virs ūdens, nu, tā kā un izteicis vēlmi vai iepazīstas kādas citas apkaimju biedrības, tad tā dzirkstele var notikt. Nekas mākslīgi nestrādā šajā pasaulē. Paldies! Paldies! Un tad šo te jautājumu, pirmo jautājumu loterijas, varētu teikt, sesiju, tad noslēdz Māris Vanaks Latvija pirmajā vietā. Mans jautājums ir šāds. Kādas aktivitātes būtu jāizteno, lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti līdzdalības, budžetu, projektu izstrādē un iesniegšanā balsošanā? Diezgan pretrunīgs tāds teikums. Un cilvēks sēž mājās, viņš nekur negrib, un pēkšņi tagad mums ir jādomā, kā viņu veicināsim un kā viņu provocēsim, lai viņš tagad palektos un skriet iesaistīties budžetā. Es domāju, tā ir lieka laika tērēšana. Ja cilvēkam neinteresē, tad, ko tad viņam izdarīt kaut ko sliktu, lai viņš pēkšņi domātu, tagad man kaut ko vajadzētu labu. Diezgan tā dīvaini liekas, kādas varētu būt aktivitātes, lai, ja cilvēks grib atnākt un kaut ko pateikt par budžetu. Diezgan dīvains jautājums. Bet ko es varētu teikt, kad, kā ar Kristaps minēja, ka tiešām cilvēki nāk tad, kad viņi grib vai pačalot, vai viņiem tiešām nav zīles apgaismojums. Tāpēc tiek dibināta biedrība vai kaut kāds tur process, vai, teiksim, lai varētu lūgt pašvaldībai līdzfinansējumu, lai tas būtu lētāk, un tas ir vajadzīga lieta, ja. Nav bijis pretendents, kad pašvaldība neatbalstītu, un arī redz, kur man kolēģis blakus sēž, viņš pats 4 gadus bijis pašvaldībā, viņš jau zina, kad arī viss notiek, ja tiešām cilvēkiem vai biedrībai vai šiem te interesantiem ir vajadzības, kuras ir tiešām atbalstāmas, kuras ir labas, nekad nav nekas liekts, bet speciāli tur cilvēkus izvilināt uz kaut kādu tādu, nākat piedalāties, es pat neredzu tam īsti jēgu, ja tā pilnīgi godīgi, kāda ir jēga bez vajadzības, kādu, tur iesaistīt kaut kādā procesā, kurā varbūt viņam pat nav nekādas sajēgas, labi, viņi varētu rasties, varētu būt idejas, bet vai tas nesarežģīs, teiksim, tālāk šo budžetu pieņemšanu, jo tad pacelsies diskusijas, un, protams, kā vienmēr mēs zinām, ka tas budžets nav bezgalīgs, un noteikti, ka kāds tiks apdalīts, un tad atkal ir jautājums, kurai biedrībai kaut kas tiks un kurai kaut kas netiks, tāds ir mans viedoklis, ka pats par sevi viss sakārtojas. Nav tā tik briesmīgi, kā mēs sakam, ka nav, un tagad, pēkšņi ir kāds jāizdīda, un nākat, mēģina. Paldies. Paldies. Ko, pirmais jautājuma atbilžu, varētu teikt, maratons ir noslēdzies. Tad, Ines, atkal, es domāju, laiks jūs iesaistīt sarunā. Kas tad bija tās, varbūt, svarīgākās lietas, ko jūs saklausījāt? Varbūt, kā saka tagad, sarkanie karogi kādi vai tieši otrādi kaut kas, kas ir tiešām ļoti, ļoti vajadzīgs, izskanē un atbalstāms? Jā, man īstenībā pie katra no jums bija drusciņi ko pierakstīt, bet tie sarkanie karogi laikam lielākais sarkanais karogs, atvainojiet, bet ir Māra jūsu teiktajā, jo jūs faktiski pateicāt, ka nav jāveicina šī sabiedriskā aktivitāte, ja cilvēks jau pats negrib. Un tā ir šī demokrātijas kultūra vai līdzdalības kultūra vai vispār veids, kā mēs audzinām bērnus, kā mēs veidojam sabiedrību. Cilvēki grib to, ko viņiem apkārtējā kultūra vai tas burbulis, kurā viņi dzīvo, parāda, ka to var gribēt. Bērns negribēs konfekti, ja viņam neparādīs, ka tādi ir. Un tad jau var teikt tā, tur kādam bērnam, kurš nekad nav redzējis konfekti, ka, kāda jēga viņam piedāvāt konfekti, jo viņš jau nav paprasījis konfekti. Tad viņš negrib konfekti, jo viņš nav paprasījis konfekti, bet īstenībā viņš nemaz nezina, ka tāda eksistē. Saistībā caur šo, es gribētu, ka jūs dzirdat arī pārējos, drusciņi ieskanamies šo notiku, ka man ir sajūta, ka jūs liekat, ne visi tieši, bet ka kopumā liekat vienā katlā sabiedrības vai cilvēka līdzdalību, cilvēka vēlmi pašam kaut ko darīt savā vietā ar NVO vai ar biedrību. Tā tas nav. Tajā brīdī, kad cilvēks, kuram kaut kas rūp vai interesē, kamēr viņš aiziet līdz tam
ceļām līdz biedrībai un vai vispār savā dzīvē aizies. Ja? Tas ir pilnīgi cits līmenis nodibināt vai būt juridiskā organizācijā. Bet tas, ko es pirmajā daļā mēģināju runāt, un man liekas, par ko savā veidā arī stāst par visu šo diskusiju, ir nevis tieši kā NVO vai kā juridiskai biedrībai vai nodibinājumam tur saņemt finansējumu vai kaut ko paprasīt vai kā, par ko arī ir stāsts. Bet galvenā doma ir, lai cilvēks, kurš dzīvo Olainas novadā, jūtas līdz atbildīgs par to, kas šeit notiek, un nevis tikai caur politisko dalību partijā vai būt deputātam vai kaut kā tā, bet arī caur savu ikdienas rīcību, kas ir dažādos veidos izpaužama. Un tās ir tās sociālās attiecības, par kurām es runāju. Ja man apkārt cilvēki runā, ka mani neuzklausīja vai ka mans viedoklis nav svarīgs, tad izaug paudze, kura nemaz neies un neko neprasīs. Un mēs liela daļa mūsu vecāku cilvēku tā tālāk ir uzauguši tomēr citā valsts pārvaldes iekārtē, kur vērtība ir paklusēt. Ja man kaut kas nepatīk, ja galīgi no tā, ka man tas koks ir uzgāzies manai sētas iebraukt vai priekšā, ja tad es tur pazinīšu kādu un pateikšu, klausies, man tas koks ir uzgāzies, vai jūs man nevarētu novākt, ja? Bet par visādām daudzām citām lietām es vienkārši pat nepateikšu neko, jo tā nav kultūra par to runāt. Nu, lūk, tas tā, kas bija vienkārši nodalīt, ka sabiedrības līdzdalība ir viens katliņš un juridiska organizācija, kur apvieno biedrus un kaut ko konkrēti risina vai iestājās, tas ir tā kā līdzīgs, bet drusciņi cits katliņš. Nu, lūk, un atgriežoties varbūt secībā, kādā jūs arī runājāt, varbūt gluži secībā, bet, Aleksandram bija jautājums, labi, netērējot laiku par jautājumu, bet Aleksandrs pieminēja par to, ka vajadzētu konsultēties ar apkaimēm. Un ka ne visās apkaimēs šobrīd Olainē ir aktīvie jau kaut kāda kopiena, ar kuru sarunāties, un ka būtu nepieciešams pie tā strādāt. Es gribētu teikt, jā, no manas skatu punktu pareizais virziens, un gribu dot arī pārējiem, neatkarīgi vai jūs būsiet pārstāvēt jaunajā sasaukumā vai nebūsiet, bet Rīgas pašvaldība, tepat kaimiņos īstenībā ir vienkārši izcils piemērs par to, kā strādā ar apkaimju iedzīvotājiem, kā ir izveidots apkaimju iedzīvotāju koordinātoru tīkls, un kā ievāc informāciju par to, kas notiek apkaimēs tālāk uz pašvaldību, un pašvaldībā ir arī izveidots mehānisms, kā ir šie atslēgas cilvēki par dažādām apkaimēm, kas konsultē, iesaist un būvē attiecības. Un ejot soli tālāk, sanāk drusku tik noreklamēt, konkrēti vien pašvaldība, bet šādas prakses gan nekur citur nav, tāpēc es to pieminu. Šajā pašvaldībā ir arī atsevišķs finansējuma programma apkaimes biedrībām. Nevis sportistu biedrībai, nevis senioru biedrībai, nevis jauniešu biedrībai, bet biedrībai, kur apvieno tikai un vienīgi apkaimi. Un šī finansējuma programma ir, lai cilvēki, kas tajā biedrībā ir, varētu veidot lokālu patriotismu, piederības sajūtas, veicinošas aktivitātes un arī līdzdalības aktivitātes ar varu, tā arī ar pašvaldību. Un šis mehānisms šobrīd, es teiktu, pat diezgan veiksmīgi strādā, jo biedrības attīstās, kļūst vien spēcīgāks, un tas ir viens no tiem iemesliem, kāpēc, piemēram, Rīga neveido šo iedzīvotāju padomu sistēmu, kas ir dot iespēju pašvaldību likumā, jo eksistē šī sistēma. Un varbūt arī jums ar šiem ciemiem šis ir ceļš, uz kuri vērts iet, un nepretojieties, tāpēc, ka varbūt to pirmo reizi izteica Aleksandrs, bet tā lieta, ko jaunais sasaukums var doties pieredzē, skatīties un tā. Jo savukārt Valērijas pieminēja šo sabiedrības uzraudzības komiteju, kuru man mēģinot saprast, kā jūs to domājat, jo, doma jau tāpat apmēram, lai cilvēkiem ir skaidrs sistēmas, ar kuru nākt un runāt un dot viedokli. Līdz ko tas ir juridiski formāls veidojums pašvaldības telpās, pašvaldības struktūrā, tam ir drusku cita garša un cita arī attieksme. Un varbūt tās ir jaunajam sasaukumam tāda iekšējā diskusija, vai iet iedzīvotāju padomi, taciņā, kā teikt, tas, ko piedāvā pašvaldību likums, kā brīvprātīga iniciatīva, ko var darīt, ja? Vai pasmelties pieredzi no Rīgas pašvaldības, bet es mudinātu skatīties virzienā, kur tas nāk no pašiem cilvēkiem viņu vidē, nevis pašvaldībā. Nenāks par sliktu, būs atvērtāka forma arī pašvaldībā, bet lielāka efektivitāte būs, ja tas vairāk no apakšas, no bottom, nāks.
Un pastoties, kas man tātad Kristaps nepieminēju, jā, Kristapa teiktajā, Kristaps runāja par to, ka tad kādas varētu būt vēl attīstības programmas apkaimē, lai sekmētu apkaimē identitāti, piederību un tā tālāk. Un jūs runājat ar kultūru. Un kultūra noteikti, man liekas, viens no spēcīgākajiem rīkiem, instrumentiem, caur kuru var izdarīt jebko. Bet kultūra... Jā, bet ar kultūru nevajadzētu mēģināt aizbāzt tomēr izmantot kā korķi visiem caurumiem. Un šeit es varētu pateikt priekšā, šis varētu savienoties tā kaut kāda jauna attīstības programma, kas apkaimē veicina piederības sajūtu. Šī varētu būt līdzīgi, kā minēja Aleksandrs, šī apkaimju kustība, kuri finansējums tieši apkaimē, kur viņa pati izvēlās, vai tā būs kultūras pasākums, vai tas būs sporta pasākums, vai tā būs apkaimes iedzīvotāju fórums, kurā viņi grib izdiskutēt, kāda veida liepas viņi grib stādīt gar ceļu, un vai viņi gribēs tāda veida to vai vēl kaut ko. Jo viena no lielākajām, manuprāt, tādām šāvieniem pašiem sev kājās, dažādās pašvaldībās, kurās ir dažādi atbalsta mehānismi iedzīvotājiem un arī biedrībām nodibinājumiem, ir tas, ka jau konkrēti pasaka, ko tu drīkst darīt. Tu drīksti tikai cietās lietas. Mēs tev pašvaldību iedosim naudiņu, bet tikai soliņiem vai, kur tu bija kaut kas, tur taciņu sakārtot, ja? Vai arī, tad tikai kultūras pasākumu organizēšanai, vai tikai sportam. Bet vajadzētu ļaut cilvēkam pašam izlemt. Un tā ir tā kā noslēdzot manu apli, mēs esam, manuprāt, izauguši. Visi vēl nē, bet mums sabiedrībai sliecamies pāriet no tendences, lūdzu, iedodiet man uz zelta paplātes to zivi, ko ēst. Bet mēs sakam, man negaršo zivs, es gribu makšķeri, man negaršo šīs zivs, es gribu makšķeri un izvilkt pats savu zivi. Jūs saprotat, ko es mēģinu pateikt? Mēs ļoti daudz, kur mēģinām izdarīt, sasolīt, ko es izdarīšu, lai iedzīvotājiem būtu laba dzīve, bet varbūt iedzīvotājs īstenībā jau nobriedis ar tekstu, es gribu arī pats lemt, un ne tikai reizi 4 gados ievēlo deputātu, kurš pēc tam iet ar lozungu, mani ievēlēja, man uzticējās, es daru, es zinu, un jūs tad pēc 4 gadiem tad paskatieties uz maniem darbiem, un tad es vai nu tur biju labs vai nebiju labs, bet gan šīs uzticības pilnās attiecības nozīmē iedodam saviem iedzīvotājiem finansējuma daļu, lai paši var lemt, ko un kā darīt. Un īstenībā tikko atcerējos, es būtisku lietu, Māri piedod, nepateicu, bet tas jautājuma būtība bija nevis kā iedzīvotāji iesaistīt pašvaldības budžeta plānošanā, bet līdzdalības budžeta projektu izstrādē, un tā ir šī jaunā pašvaldību likumā iekļautā prasība, ka pašvaldībām ir jānovirz konkrēts procents no sava budžeta, kuru kā izlietot izlems iedzīvotājiem izstrādājot savas projekta idejas, pasakot, piemēram, mēs šajā pašvaldības zemes pleķītē gribam multifunkcionālo bērnu jauniešu sporta laukumu par 60 000 iedzīvotājs sabalso, pasaka, tiešām gribam, un pašvaldība ar saviem līdzekļiem to izdara. Tā ir jaunā līdzdalības forma, kas ir iekļaut likumā. Es šeit neizlasīju gan šī jautājumā līdzdalību, te ir iesaisti. Jā, paldies. Jā, Ines, tad no jūsu puses šobrīd arī paldies par arī tādu detalizēto komentāru. Droši vien tev ir vērts pievienot 2 komentārus arī vēl, kas arī ir šobrīd Facebook tiešraides skatītāji, ko mums raksta. Tātad pirmais ir, tas laikam, Vanakungs, reflektējot uz jūsu atbildi, un tad es piedāvāšu katram īstenībā 2 minūtes noreflektēt vēl, varbūt jūs arī vēlaties kaut ko pateikt, ja lai atkal visiem līdzvērtīgas tiesības. Sāksim ar Vanakungu tūlīt. Tātad komentārs par līdzdalību. Nevajag neko ievilināt, vismaz informēt. Tas ir viens komentārs, un otrs ir jautājums, vai deputāts Vanakungs saprot, kas ir līdzdalības budžets. Tā kā lūdzu, dosim iespēju tiešām arī atbildēt. Lūdzu, Vanakungs. Mēģināšu ātri un mazliet plašāk. Te bija sākums par demokrātiju. Bērnam vajagot konfekti, iepazīties ar konfekti. Mēģināšu līdzībās. Ja? Ir konfekte, tā ir kaut kas garšīgs. Iedomāsimies, ģimeni savāk uz sūru grūtu naudu. Un mēs tagad bērnu iepazīstam ar konfektēm. Viņš atsakās no ēdiena, ēdīs tagad konfekts un bļauj ir nedabona. Vēl viena laba lieta ir elektrība.
Mēs atļausim bērnam iebāzt rozetē kaut kādu dzelzs priekšmetu, piemēram, matedatu, un lai viņš paskatās, vai tā ir laba lieta vai slikta lieta. Droši vien neviens normāls vecāks to nedarīs. Neviens normāls vecāks neļaus bērnam iebāzt kaut ko rozetē, jo zina, ka viņi var nosist. Ja? Tāpat arī saldumu, ja? Diez vai bērnam ilgtermiņā tas atnesīs kaut kādu labumu. Tātad mēs ar saprātu arī kā vecāki regulējam šo te bērnu. Un varbūt, ja tālāk padomājam, tad arī pašvaldība ir kā institūcija, lai arī dot šo te atšķirību starp strāvu, starp konfekti. Jo tāpēc, ja viņi ir kā pašvaldība, lai nedotu katram, ko viņš grib. Ja? Un tad iesaistīt un šo te procesu padarīt tādu pa farsu, ja dabīgi, ka cilvēki daudz ko gribēs. Viņš gribēs, lai viņam tur ir šis un tas pie mājām, ja, bet tādā atkal gadījumā, par cik ģimenes budžets cik ir, šis te budžets tiek tērēts primārām nepieciešamām lietām, nevis konfektēm, nevis kaut kādām iecerēm un iegribām, bet tam, kam pietiek līdzekļi un kas nes tādu tiešām izteiktu labumu. Nevis, mēs varam uzrīkot svētkus, iztērēt ģimenes budžetu, salūtu varbūt kādu biedrību gribētu, ja, savā ciematā un tālāk, ja, ko mēs darīsim, aizņemsimies. Tas ir tā ļoti dīvaini, jā. Paldies. Paldies. Droši. Es gribētu varbūt konkrētāk pieskārāmies tēmai par modeli saistībā ar sabiedrības iesaisti, kur mēs gribētu iet. Izskanēja piemērs par Rīgu, izskanēja piemēri par iedzīvotāju padomēm. Olainas gadījumā mans uzskats, mūsu komandas arī kopējais uzskats ir tāds, ka iedzīvotāju padomes ir laba lieta, bet šajā gadījumā mēs arī skatāmies virzienā, ka mēs labāk ejam šo ceļu, kad strādājam ar apkaimes biedrībām un kopienām. Tas mums liekas ceļš, kas ir jāiet, jo Olainas novadā ir iestrādes ar to. Un šis iedzīvotāju padomju mākslīgas veidošanas veids varbūt nav nepieciešams, ja mums ir iedzīvotāji, kas ir sākuši apvienoties biedrībās, tas ir viens, mēs gribam iet šo ceļu. Otrs ir tas, ka es katru gadu esmu braucis pa visu novada teritoriju uz dažādākajiem novada nostūriem, uz dažādākajiem ciemiem, un es redzu, cik ļoti šīs kopienas un biedrību aktivitāte ietekmē ciemu attīstību. Un mums kā pašvaldībai ir jāsaprot, ka tas ir tas labums, kas visam novadam piešķir tādu attīstības dzinuli. Mēs nevaram vienkārši sēdēt un pateikt, kad iedzīvotāji pie mums atnāks no kaut kāda konkrēta novada nostūra, tad būs labi. Bet varbūt tiem iedzīvotājiem tur vienkārši nav zināšanas, nav kaut kādas kompetences, pietrūkst. Kaut gan idejas attīstībai viņiem ir, tāpēc ir svarīgi no pašvaldības puses līdz turienei aizdoties. Konkrēti mēs piedāvājam šo Rīgas modeli, kad ir atbildīgais cilvēks pa katru apkaimi, un kura nav biedrība, kas šīs idejas var uzsūkt, tad tur vismaz ir tas cilvēks, kas palīdz vai vismaz šīs idejas atnes. Tā mēs nepazaudēsim šīs šūnas, kas var aktivizēties jebkurā novada nostūrī, un tā ir kopēja mūsu novada interese īstenībā aktivizēt cilvēkus vai parādīt ceļu, jo tas veicina reālu attīstību. Un to es esmu redzējis un uz savas ādas sajūtis. Varu pēc tam piemērus saukt, ja būs laiks, bet tas ir tas, uz ko mums būtu jāiet. Jā. Paldies, jā, par laiku runājot. Laiks ir beidzies, paldies. Lūdzu. Jā. Forši, ka ir iespēja noreflektēt, jo man pēc pirmās apļa radās tieši sajūta, ka nākās iestarpināt savā atbildē refleksiju uz ekspertu. Es ātri pārskriešu pāri gan uz eksperts, gan uz kopumā. Es pēdējos 3,5 gadus līdz janvārim nostrādāju Rīgā. Es biju izpildirektora padomnieks un diezgan no iekšpuses redzu un zinu, kā strādā apkaimju koordinātori. Un es iedomāju par apkaimju koordinātoriem, aicināt padomāt un saprast, Rīgā katrā apkaimē ir vairāk iedzīvotāji nekā visā Olainas novadā kopumā. Un uz visu Rīgu ir 9 koordinātori, un uz katru koordinātoru ir tur kaut kādi 70 vai 80 tūkstoši iedzīvotāji. Olainai ir 21 tūkstoši iedzīvotāji aptuveni. Olainai atšķirībā no Rīgas, jebkurš iedzīvotājs mājaslapā var redzēt jebkura darbinieka telefonu, arī mēra un piezvanīt. Tā, ka piezvanīt, labdien, mēr, mums ir jautājums, mums ir ideja, mums ir problēma.
un viņš pacels, atbildēs un atrisinās. Un tā ir milzīga atšķirība no Rīgas. Secīgi tālāk par līdzdalības budžetu. Olainai līdzdalības budžets ir no 21. gada, tā kā mums negaidījām pašvaldību likumu uz 21 000 iedzīvotājiem ir 150 000 budžets gadā, 3 projekti līdz 50 000. Jāsaka arī, es pilnībā piekrītu par cietajiem, ja par infrastruktūras projektiem, ka būtu jāskatās, lai tie nav tikai cietie, bet lai ir iespējas arī mīkstās lietas darīt, jeb pakalpojums, izglītība, pasākumus vai jebkuras citas lietas. Bet, ja skatās par iedzīvotāju iesaisti, lai arī pašvaldība izmanto visas informācijas kanālus un apkaimes iesaistās, tad es neteiktu, ka atsaucība ir augsta, lai uzvarētu pietiek ar 280 balsīm un balso cilvēku no 16 gadiem. Nezinu, vai daudz vai maz. Manuprāt, maz. Ja tu vari par 280 klikšķiem internetā realizēt projektu par 50 000. Laiks, jā, diemžēl. Turpināšu pēc tam. Paldies. Jā, gribēju vienkārši piebilst, ka pārsvarā neiet runa par to, ka cilvēki vai organizācijas konkrētas piedalās komitējas. Galvenais moments ir, lai sadzirdētu cilvēka problēmas un cilvēka vēlmes. Un šī komiteja ir stādīta nevis no domas deputātiem, bet no ekspertiem, no cilvēkiem, kuri dzīvo šeit un var pieteikties jebkurš. Ar tādu nodomu mēs to gribam nodibināt nākamajā sasaukumā. Un galvenais moments, kā es jau minēju, pie mums griežas, es domāju, ka pie visiem deputātiem ir tekošiem, topošiem un griežas ar jautājumiem, kā palīdzēt, kaut kādi jautājumi, kādas konkrētas problēmas, kaut kādas nianses, ko varētu piebilst, ko cilvēki pat nezina. Šos jautājumus uzdot. Ja nemaldos, agrāk mums bija kaut kāda platforma, kur varēja digitāli to visu izveidot, bet nesen, ja nemaldos, nesen viņa bija aizvērta, jo aktivitāte bija kā tāda maza. Kaut gan, kā es jau minēju, mums raksta cilvēki. Mēs gribam sadzirdēt tos cilvēkus, mēs gribam palīdzēt viņam, vai kaut kādi vietēji eksperti, vai tālāk nevis Facebooka grupās, kā mums tagad notiek, konkrēti cilvēki sadzird, konkrēti eksperti varētu palīdzēt, un es domāju, ka tā viena no komitējiem varētu tiešām palīdzēt. Un tad jau skatieties kopā ar cilvēkiem. Pa 4 gadiem es domāju, ka tas būs iespējams, kā tiešām piesaistīt un efektīvus veidus, kā piesaistīt cilvēkus pie diskusijām, pie konkrētām niansēm. Paldies! Paldies. Jā, un arī gatavoties šai diskusijai un apzinot, kas tad ir tās lietas, kas iedzīvotājiem un biedrībām nodibinājumiem arī varētu teikt sāp. Ja? Tad šajā sadaļā noteikti viena no lietām, kas ir izkristalizējusies, ir tā, ka trūkst Olainas nodā konsultatīvā mehānisma ar iedzīvotājiem, ja mēs skatāmies, piemēram, uz kaimiņu novadiem. Tad eksperti pieminēja Rīgas, piemēram, ar apkaimēm, tāpat kaimiņu novados Jelgavas novadā, piemēram, tiek veidots iedzīvotāju padomes aktīvi, Ķekavas novadā ir izstrādāts nolikums. Arī jautājums par iedzīvotāju padomēm noteikti būtu, bet jebkurā gadījumā kopumā strukturēts līdzdalības mehānisms šobrīd tiek redzēts kā iztrūkstoša lieta, tā kā es aicinu varbūt padomāt, tas tāds mūsu diskusijas organizatoru, varētu teikt, novēlējums, viens no novēlējumiem, ja? Tiešām padomāt arī nākamajam sasaukumam par to, lai šādi mehānismi būtu, un noteikti vairāk jau no jums pieminēja un pieskārās šim, un es pieņemu, ka vienā vai otrā veidā visi arī par to runāja. Bet mēs dosimies pie nākamās tēmas, un liels paldies visiem, kas mums jau raksta savus jautājumus un komentārus. Mēs to ļoti, ļoti novērtējam, un noteikti droši rakstiet vēl arī savus jautājumus, jo tos mēs šobrīd uzkrājam. Mums būs noslēgumā sadaļa arī, kur mēs ceram vismaz kādu daļu no jūsu jautājumiem arī pavaicāt. Bet runājot par jautājumiem, tad mēs dodamies pie otras tēmas, un tēma šobrīd ir jautājumi par NVO sektoru izaicinājumiem un atbalsta mehānismiem, un loģiski kā līdzdalību un pilsoniska sabiedrība nav iedomājama bez NVO, ja, jeb citiem vārdiem mēs arī reizēm saucam tās par biedrībām un nodibinājumiem, ja. Ja varbūt ne visiem šis te burtu salikums ir tik tīkams, tad biedrības un nodibinājumi, organizācijas, kurās ir apvienojušies cilvēki, un kas strādā sabiedrības labā. Nu, lūk, un tad atkal viens jautājums no šīs painīšu katram mūsu diskusijas dalībniekam. Un tātad,
piedāvāju, ka mēs atkal varam uz drusiņās pamainīt secību. Tagad mēģināsim tā no vidus iet uz abām. Es domāju, sarakstā no vidus, ja? Tad mēs jau visu laiku ejam no vidus uz abām pusēm, bet es piedāvāju tad, ka pirmais uz jautājumu varētu atbildēt Valērijas Čuhnovs no Suverēnās varas apvienība Jaunlatvieši. Lūdzu. Vai jūs redzat iespēju deleģēt noteiktas pašvaldības funkcijas biedrībām un nodibinājumiem kādas konkrētas jomas, piemēram, sports, darbs ar jaunatni, sociālā palīdzība, kultūra aktivitātes varētu būt piemērotas šādai sadarbībai? Es domāju, ka nav nekādas problēmas piesaistīt pie kuras, gan pie sporta, gan pie darba ar jaunatni, gan ar sociālu palīdzību, gan kultūras aktivitātes piesaistīt gan NVO, gan biedrības kā tādas. Un es domāju, ka pārsvarā, ka visās jomās, visās pašvaldību teritorijas jāsaklausa gan problēmas, gan palīdzēt kaut kādas sociālas aktivitātes kā tādas, gan palīdzēt arī sociālos jautājumus, jo dažreiz ir tā, ka cilvēki paliek bez iespējas kaut kur dzīvot un uzreiz griežās pie pašvaldības, pie mehanizmiem, kuri dažreiz viņi arī nesaprot, kur griezties, kā griezties un tā tālāk. Pārsvarā es domāju, ka nav jēga sadalīt, ir jēga padomāt un palīdzēt attīstīt un piesaistīt gan NVO, gan citas biedrības pie jebkura jautājuma pašvaldību. Paldies. Paldies. Tad Kristaps Kauliņš, Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija. Mans jautājums. Ņemot vērā, ka sabiedrisko aktivitāšu izmaksas pieaug, vai plānojat palielināt finansējumu NVO aktivitātēm un ieviest jaunas atbalsta formas? Jā, jautājums man ir pateicīgs, es varēšu atbildēt ātri un izmantot iespēju vēl noreflektēt. Protams, mēs tāpat kā visas lietas pašvaldībā, skatot budžetu, pārskatam, lai varētu nodrošināt pakalpojumu sniegšanu, un tas attiecās arī uz nevalstisko organizāciju līdzfinansējumu. Kā es teicu arī ievadā, tad mēs acis ausis ir vaļā, ja mēs redzēsim, ka ir jaunas iespējas, kur mēs varam pielikt roku un atbalstīt iedzīvotājus gan jaunu aktivitāšu izveidē, gan esošo stiprināšanai, tad mēs esam atvērti un to darīsim. Neviens neiebilst, ka es paturpinu noreflektēt, ja? Nē, jums 2 minūtes. Okay, super. Jā, tad es vēlos noreflektēt arī par individuāli iedzīvotāju iesaisti, jo eksperti minēja, es gan konfrontēju ekspertu, bet piedod, vai individuāli iedzīvotāji var iesaistīties. Es saku tā, ka mums īstenībā ir atvērts skaidrs, ka mēs nevaram atrast, ja tas cilvēks nekādā veidā nav signalizējis, ka viņš grib iesaistīties, piedalīties, organizēt, līdzdarboties, bet ja cilvēks ir izteicis šo vēlmu, tad arī individuāli viņš var piedalīties, var izteikties, var līdzdarboties, var ietekmēt norises Olainē. Un noreflektēšu arī uz kolēģi komentāru par komiteju, ko es redzu kā birokrātisku, es to redzu kā sliktāko līdzdalības formu pašvaldībā, kur jautājumi birokrātiski tiek skatīti komitejā. Es domāju, ka Olainas pašvaldībā jebkurš jautājums ir izcinājums ļoti vienkārši. Vienalga, vai ir problēma ar paša ģimenē, vai pašam, vai ar pašvaldības darbu, vai ar infrastruktūru, tas viss ir viena zvana attālumā. Un, ja cilvēks ieraksta nezināmā Facebook grupā, tad, protams, var nenonākt tā problēma līdz pašvaldībai, bet ja viņš ierakstīs jebkurā zināmā, tad arī tur pašvaldība identificēs šo problēmu, redzēs šo problēmu un ķersies pie viņas risināšanas. Paldies! Paldies, un Aleksandrs Garžotovičs, Latvijas attīstība. Jā, mans jautājums ir, kādas biedrības nodibinājumos vai neformālās organizācijas jūs savas dzīves laikā esat bijis personīgi iesaistījies, vai un kāda jums personīgi ir bijusi pievienotā vērtība no dalības šajās organizācijās? Tāds interesants jautājums, labs jautājums. Manas dzīves laikā šī pieredze vairāk ir bijusi ar sportu, arī šobrīd esmu biedrības CrossFit Olaina biedrs, kur mēs aktīvi kopīgi sportojam, gandrīz katru dienu, un mēs arī veicinām Olainas novada kultūras dzīvi.
iesaistamies ar saviem pasākumiem, bieži vien tie ir saistīti ar kaut kādu crossfit nozares sporta aktivitātēm, un mēs tās organizējam šeit pat novadā un bez maksas nodrošinam iedzīvotājiem iespēju tajās piedalīties, paši ar savu piemēru mēģinam sportot. Ko tas ir devis man? Pirmkārt, motivācija, apvienojoties kaut kādā organizācijā, biedrībā, tā motivācija ir pilnīgi cita, tas ir komandas gars, tas ir kaut kāds lielāks mērķis, un mums ir lieliski iespēja šo biedrības garu iznest uz āru un dot arī Olainas iedzīvotājiem kaut ko mēs cenšamies arī darīt. Tā kā, jā. Paldies. Un Māris Vanaks, Latvija pirmajā vietā. Jautājums. Nosauciet, kuras no biedrībām nodibinājumiem īstenotajām ilgtermiņa aktivitātēm Olainas novada teritorijā jūsuprāt ir īpaši vērtīgas un būtu svarīgi to turpinātība vai nepieciešams izmaiņas kāda aktivitāšu atbalstam. Nu, es teiktu tā, ka tās, kas nedublējās, tās būtu vērtīgas, jo atslēgas vārds, kā es te blakus dzirdēju, nu patās ir bez maksas vai nu stipri lētāk. Un tad ir jēga biedrībai. Nu, tas tā spārnēni, bet tieši tāpēc sportu var nodarboties arī alternatīvi. Nav jādibina biedrība. Bet jādibina biedrība ir tad, kad gribās kaut ko savai videi pienesumu veikt. Tas ir, ja dzīvo cilvēks vai nu daudz stāv mājā, vai nu, ja viņš ir mūsu novada iedzīvotājs, viņš kaut kur dzīvo, vai nu privāta mājā. Ja viņš ir privāta mājā, tad viņš ir ciematā, tātad tur kaut kas viņam pietrūkst. Un tās aktivitātes, kas ir vērstas, lai veiktu šo te infrastruktūru, vides uzlabošanu, tas viennozīmīgi ir manā uzskatā, tas ir vienreizēji, tas ir ilgtermiņā, tas uzlabo vidi un redz ļoti labu pēcgaršu gan šim te cilvēkam, gan viņu bērniem, gan tiem, kas atbrauc ciemos, un viņi sāk novērtēt, ka šī vieta ir kaut kas labs. Tas man liekas, tas ir, tā ir tā aktivitāte, kas gan varbūt nav ilgtermiņā, bet ja tā biedrības pieiet šai lietai, tad tas tikai es par ar visām 4. Paldies. Un šo tēmu varbūt saistībā ar NVO un biedrību nodibinājumu tematiku un atbalstu un iesaisti, mēs gribētu paturpināt ar jautājumu par vides pieejamību NVO telpām. Nu, piemēram, Olainas NVO apvienībai tātad ir piešķirts telpas, kurš atrodas 3. stāvā, kurām diemžēl nav lifta. Un, piemēram, šajās telpās darbojas biedrība Piesaulīte, kas ir senioru biedrība, Ābolītis, kas ir atbalsta biedrība bērniem ar invaliditāti, pieaugušo izglītības centrs turpat ir. Vai, piemēram, arī šobrīd mēs atrodamies Olainas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā, kur, faktiski, ja kāds no mums būtu ratiņkrēslā, tad diez vai mēs šeit sēdētu tagad. Un varētu runāt šajā tiešsaistes diskusijā. Tātad faktiski jautājums ir par vides pieejamību, arī tajā skaitā tātad pašvaldības piešķirtajās telpās. Kāds ir tas jūsu redzējums un vispār jūsu atbilde šai problēmai? Kāds ir risinājums nākotnē no pašvaldības skatu punkta? Droši, jebkurā secībā 2 minūtes. Varu sākt? Atbildi ļoti īsa. Mums ir jādomā uz priekšu par šo, un katrā projektā, ko mēs īstenojam, jāparedz šīs iespējas, kā mēs redzam, minējāt, esam kopstrādes telpās, kas ir jauns projekts. Redzam, diemžēl šis nav realizēts un nav padomāts, līdz ar to kaut kur trūkst ilgtermiņa kaut kādas redzējums. Jaunās ēkās, manuprāt, tā nevajadzētu būt. Kā mēs redzam, šī ēka ir tāda, kas realizēta nesen atjaunotu. Par to vajadzēja padomāt, tātad tā ir kļūda. Esošās telpas, kurās ir, piemēram, minētā NVO apvienība, ir skaidrs, ka ir novecojuši, bet mēs zinām, ka Olainas novadā ļoti daudz problēmas ar telpām. Mums ir nepietiekošas telpas vai telpas ir novecojušas. Jautājumi par jaunas infrastruktūras izveidi pēc iespējas ātrā laikā un jautājumi par to, kā
telpās ir nepieciešams risināt vides pieejamību, ir primārais, jo bieži vien viņš tiek kaut kur varbūt skatīts no budžeta līdzekļu taupības viedokļa. Kā mēs redzam, tas var rezultēties ar kaut ko nelīdz galam pārdomātu, kas, manuprāt, nav labi. Tā kā, jā, šis jautājums ir tīrs budžeta jautājums un ilgtermiņa domāšanas jautājums. Ilgtermiņa domāšanas mums trūkst un budžeta līdzekļu arī, kā redzam, daudzreiz trūkst, lai izveidot jaunu infrastruktūru. Paldies. Jā, Vanak kungs, lūdzu. Jā, paldies. Man tas tiešā veidā skar, jo man ir viens no bērniem invalīds. Bet risinājums varētu būt stipri vienkāršāks. Par cik telpu izvietojums, jūs minējāt arī 3. stāvs, jā. Nedomāju, ka tur ir būtiski tagad liftu likt, bet būtiskākais būtu sameklēt telpas un samainīt vietām tur, kur ir 1. stāvā. Tas prasīja daudz mazāk budžeta līdzekļu, ja, un tas būtu daudz kaut kā veiksmīgāk, kad tas, kas ir paredzēts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, atrodas nevis kaut kur debesskrāpī, bet ēku 1. stāvos. Un šeit es arī redzēju, otrā pusē bija gan invalīdi piebrauktu. Es nezinu, kā viņi te integrējās līdz šai vietai, bet es domāju, ka tas viss ir te paredzēts, tā kā nav tik traki. Bet vispār es aicinātu, jā, kad tas būtu tā kā varbūt akmens mūsu lauciņā, ka vajadzētu pašvaldībai skatīties, kad šiem te cilvēkiem primāri ir telpas 1. stāvos. Tas būtu daudz arī vienkāršāk tad ar piekļuvu un arī kaut kādā ekstrēmā gadījumā arī izkļuvu, ja, no šādi nevis mēģināt. Tad tagad visiem invalīdiem kaut kādā liftā pie kaut kāda ugunsgrēka saspiesties, ja, bet tas, ka tas ir 1. stāvi. Jā, paldies. Paldies. Jā, jautājums par vides pieejamību ir ļoti svarīgs. Svarīgs ne tikai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, bet sabiedrībai kopumā, jo Latvijā un arī Olainai sabiedrība kopumā noveco un vides pieejamība ir ļoti nepieciešama arī šiem cilvēkiem, jo visi, kas ir bijuši kaut kur ārzemēs, redz, kā rietumos nosacīti seniori pārvietojās, jo, ja cilvēks dzīvo ilgāk, viņa fiziskā spējas samazinās, ir dažādi palīga līdzekļi arī cilvēkiem, kuriem nav īpašas vajadzīgas, bet vajadzība izmantot kādas palīga līdzekļus tikai tāpēc, ka viņi ir seniori. Ja mēs skatāmies uz Olainas novadu kopumā, tad publiskā ārtelpā mēs strādājam un veicam būtisks ieguldījums gāja celiņu, velo celiņu attīstībai un tādām lietām, jo arī tas ir būtiski, lai cilvēki nesēdē 4 cienās, bet viņiem būtu iespējas ērti pārvietoties pa pilsētvidi. Ja mēs runājam par ēku pieejamību, tad jāsaka, ka mēs dzīvojam tik bagātā valstī, cik dzīvojam. Olainas gadījumā pašvaldības funkcija izpildēji no jauna uzcelta ir tikai viena ēka, un tā ir pirmās vidusskolas piebūve, kas arī ir noticis jau stipri sen. Visi pārējie ir telpu pielāgošanas. Skatoties no pašvaldības puses uz šodienu, ja ir jāizvēlās, vai nevalstiskiem sektoram būt telpām vai nebūt, tikai tāpēc, ka tur nav vides pieejamība, mēs līdz šim esam vienmēr pieturējušies pie principa, ka daudz labāk ir, lai telpas vispār būtu pieejamas, jo, runājot ar kolēģiem citās pašvaldībās un nevalstisko sektoru, ļoti daudzās pašvaldībās vispār telpas nav pieejamas nevalstiskam sektoram kā tādam. Tāpēc, jā, tas ir darāms darbs, jā, mēs skatāmies, mums ir redzējums arī par Zemgales ielu 31, kas iet komplektā ar multicentru izbūvi, jo visus pēdējos 4 gadus mēs mēģināšu pārliecināt valdību, lai mums ļauj aizņemties papildus līdzekļus multicentru izbūvei, un tad secīgi mēs varētu rekonstruēt Zemgales 31, tā skaitā izbūvējot liftu, lai visos 5 stāvos, visos gaitiņos varētu tikt ar palīgu līdzekļiem vai ratiņkrāsniem. Tā kā darāmā vēl daudz. Paldies. Man liekas, ka šis jautājums ir pirmkārt pie tekošas domas deputātiem, kāpēc pa šiem gadiem netika realizēt kaut kādi projekti vai attīstīt tas, vai tiešām mēs varētu gan seniorus, man, piemēram, pašam vecmām Olaina 90 gadi, viņa ret, kad iet ārā no mājām, jo bez palīdzības tas no 5. stāva nav iespējams. Un, ja nemaldos, joprojām otrajā vidusskola joprojām nav nekādu īpaši vajadzībām cilvēkiem, bērniem, vai viņi varētu vienkārši tikt uz nodarbībām. Es jau nerunāju par kaut kādu 3. stāvu uz kaut kādām skolas nodarbībām. Bet pārsvarā viss tik realizējams nevis uz to biznesa pusi kā tāda, viss ir realizējams jau uz tekošiem pamatiem, vienkārši vajag dažreiz dabūt kaut kādas
papildu nianses un sadzirdēt nevis tikai tādas kā vēlmes tādas, bet arī sniegt kaut kādu palīdzību no pašvaldības. Jo, piemēram, es uzskatu, ka nav lielas problēmas savākties tiešām kaut kur pirmajā stāvā. Mums tādas eks joprojām pastāv. Mums ir gan sporta eks, kur gan pastāv, gan arī cilvēkiem iepaši vajadzībām var piekļūt, gan tas arī ir pirmajā stāvā. Vienīgais moments, ka mēs dažreiz nesekojam līdzi, ka mēs izdevām daudz laika un daudz atbalstu tiem, kuri tur, nezinu, nodarbojas ar sportu kā tādu, bet mēs nedzirdam ne cilvēku ar īpašu vajadzībām, mēs nedzirdam cilvēku seniorus kā tādus, viņi pat pārsvarā nesēž internetā, un dažreiz arī cilvēki nevar vienkārši kaut kādas tas vēlmes izteikt. Jo, piemēram, ja nemaldos, pašvaldībai ir iespēja, ka nobalstot no mājām, ka atnāk speciāli eksperti, tur palīdz to visu izdarīt, bet lai līdz tām nonāktu kā tādam, tas vajag iziet lielu apli, un cilvēkam aiz 90 gadiem tas būs grūti bez kaut kādas palīdzības. Es domāju, ka pašvaldība varētu veicināt arī šajā jomā kaut ko. Paldies! Paldies! Šī ir patiesībā tāda ļoti aktuāla tēma, tad paldies visiem diskusijas dalībniekiem par atbildēm, un te viens tāds vēl papildus jautājums, bet varbūt tad mēs piedāvāsim tomēr 1 minūte atbildēji, tāds ātrais jautājums un ātrā atbilde, ne tik plaši varbūt šajā reizē, bet drīzāk īsi un konkrēti. Tātad jautājums ir, vai deputātiem ir redzējums, kā piedāvāt pašvaldībai piederošu telpu nomu NVO, tātad biedrībām nodibinājumiem, īpaši apkaimēs, vai piemēram Jāņupē un Medemciemā ir pašvaldībai piederošas telpas. Tātad konkrēts jautājums par plānu un konkrēts jautājums par 2 konkrētām apkaimēm. Atkal lūdzu, jebkurā secībā tikai laiks, tad minūti, ja? Lūdzu. Jā, mēģināšu īsi, jā, ir redzējums, protams, ka vajag nākt pretī, vajag dot telpas, bet lai šī organizācija viņas remontē, uztur un no savas puses, un tad, kad ir kaut kādi, jā, budžeta piedāvājumi un līdzfinansējums, jā, pašvaldība dod, bet lai nav tā, ka šī organizācija tikai ņēmēs. Tie cilvēki ir mūsu novadiedzīvotāji, un vajag domu pagriezt tā, ko es varu novadam dot, nevis ko man novads iedos. Ja šis jautājums būs otrāds mazliet, ko es šeit kā novada iedzīvotājs varu dot novadam, tad viss ok. Bet ja ir, ko es tagad paņemšu no novada, tad tas ir slikti. Paldies. Paldies. Droši, katra secība ir brīva šobrīd. Kā tādu lielu attīstības virzienu un projektu mēs Latvijas attīstībai komanda redzam NVO nama izveidi vai virzību uz to straujāku, konkrēti Jaunolainē. Mums ir skaists Zeifert nams, un mums tur ir iestrādes, mums tur ir Jaunolainas biedrība, lieliska biedrība vecās telpās. Vispār mēs redzam to, ka šis nams varētu pārtapt par tādu kopienu namu, un šim namam šobrīd trūkst tādas vīzijas, un ilgstoši viņš nav ticis rekonstruēts. Mēs redzam, ka biedrībām, kopienām ir jābūt šādos te objektos, kas ir kaut kur ļoti labā sasniedzamā vietā. Ja tas ir kultūra vēsturisks objekts, vēl jau vairāk, jo citiem mērķiem īsti izmantot viņu nebūs iespējams, tā skaitā komerc mērķus mēs tur neredzam, tā kā viens no infrastruktūras objektiem konkrētiem ar konkrētu plānu mums ir šis te Zeiferta nams, kur mēs redzam arī nevalstiskās organizācijas, un mēs gribam redzēt to, ka arī realizējot šajos projektus no jauna, mēs varam vismaz pielāgot vidi un domāt par vides pieejamību, nevis stumt iekšā kādās vecās ēkās un atstāt to, kā tas ir Zemgales ielā, kur projekts jau tiek plānots ilgi un, diemžēl, šobrīd vēl nekas nav realizēts. Tā kā šis konkrēts projekts ir mūsu tāda vīzija. Paldies! Lieliski Jāņupa man ir ļoti mīļa apkaime, kā jūs minēju. 2012. gadā es sāku dzīvot Jāņupē un ļoti aktīvi iesaistījos kopienas dzīvē. Tā skaitā mēs reanimējām biedrību Jāņupas iedzīvotāji, kur mēs kopā ar iedzīvotājiem tajā laikā sapņojām. Mūsu sapņi bija sekojoši. Pirmkārt, mēs gribam gāja veloceliņu ar apgaismojumu gar Jāņupas ceļu, un mēs gribam saiet namu. Jāņupas un gāja veloceliņš un apgaismojums ir izbūvēts visā garumā. Nākamajā periodā būvēsim arī uz rājumiem, vaivadiem, un vēl tam līdzīgi. Un labā ziņa ir tāda, ka pašvaldība ir noslēgusi nomas līgumu šobrīd
autobusu galpunktā Mežsētās ar privātu telpu īpašnieku ir uzcelts jauns tirzniecības centrs, kur pašvaldībai būs telpas tieši šādām aktivitātēm, proti dienas centrs, nevalstiskais sektors, iedzīvotāju kopiena, plus Jāņupē beidzot būs aptieka, plus Jāņupē būs ģimenes ārsts. Tā kā par Jāņupu ir skaidrs. Ja runā par Medemciemu, tad drīkst pabeigt? Drīkst pabeigt, jā. Ja runā par Medemciem, tad biedrība Medemciem attīstība ir stipri jaunāka, viņa nav tik sena. Tas nemazina to, ka telpa nepieciešamība būtu apšaubāma, bet Medemciemā vēl ir daudz citi izaicinājumi, un ja man ir jāatbild, vai šobrīd Medemciema attīstībai, kas ir biedrība, teiksim, pirmā prioritāte no iedzīvotāju skatu punkta būtu kopienas telpas, zinot to, ka šajā teritorijā ir 6 laikam dārzkopības kooperatīviem, kuriem tā skaitā jau ir nosacīti kaut kāda līmeņa telpas, plus tur ir viesnams Cērpas, kur ir pieejams telpas, zinot to infrastruktūras stāvokli un cik vēl daudz darāms ir ar šo te piebraucamiem ceļiem, apgaismojumu, ūdensapgādi un kanalizāciju. Es teiktu, ka tā nebūtu mana pirmā prioritāte, bet es domāju, ka nākamā sasaukumā pilnīgi noteikti tas būtu darbs ar iedzīvotājiem, tā skaitā ar biedrību Medemciem attīstībai, lai saprastu, kas ir prioritāts, jo visu uzreiz izdarīt nevarēs. Paldies. Paldies. Pārsvarā runājot par Jāņupu un Medemciemu, es domāju, ka ja būtu vēlme un tiešām piedalīties, nav nekādas lielas problēmas, lai aizvestu cilvēku uz to pašu Olainē. Olainai obligāti jābūvē pēc iespējas vairāk telpas ne tikai biznesam kā tādam, bet arī kaut kāda cita veida aktivitātēm, izmantot jau tekošas, uztaisīt kaut kādu remontus un piesaistīt arī Eiropas fondus. Ja būs iespēja pa 4 gadiem, pa 8 gadiem, pa 10 gadiem uzbūvēt ēkas, uzbūvēt telpas, kur varētu atrasties, kur varētu droši cilvēki savas vēlmes gan NVO, gan no jebkuras Olainas novada teritorijas atbraukt, kaut ko pateikt, sasaukt un izdarīt. Es domāju, ka pašvaldība nav lielas problēmas to baigi palīdzēt un attīstīt. Kā arī ar transportu kā tādu, kā arī ir digitālas veids, ka tagad sazināties, ja nemaldos, mēs joprojām tagad esam Facebookā, Zoomā, tur jebkur citur var to arī. Kā es jau minēju, diemžēl dažreiz digitālas platformas neatrod to lielu atbalstu no iedzīvotāju skaita, bet es domāju, ka ar tekošiem Olainas iedzīvotājiem un novada iedzīvotājiem mēs varētu gan sadzirdēt, gan uzbūvēt, gan kopīgi kaut ko uztaisīt. Paldies. Paldies. Bija vēl pavisam ātrais komentārs. Ātrs komentārs 10 sekundes. Par Jāņupu Medemciem nav obligāti būvēt jaunu infrastruktūru telpas, iedzīvotāji arī bieži vien prasa pēc sakārtotas ārtelpas, kur viņi var pulcēties. Tas arī daudzreiz uzlabotu situāciju, it īpaši Jāņupē, ja mums būtu tādi vairāk laukumi un Medemciemā, tā kā mēs gribam uz to vairāk koncentrēties. Paldies. Nu ko, Ines, tad jāpievērš atkal jūsu komentāram. Te bija tēmu loks bija gana plašs. Galvenā tēma, protams, bija kā tad arī sadarboties labāk ar biedrībām un nodibinājumiem, bet tās versijas, tās atbildes un teiksim, tālāk jau aspekti, ja, kas ar to saistīti, bija arī pietiekoši daudz. Varbūt, jā, kāds ir, teiksim, jūs šobrīd laikam jāprasa, ja īsais komentārs, jo mūsu diskusija diezgan strauji tuvojas noslēgumam, lai mēs vēl varam arī dot iespēju vēl arī mūsu diskusijas dalībniekiem vēl pateikt kādus noslēguma vārdus. Es saprotu pareizi, šis būs pēdējais komentārs no manis. Tad tā kā no savas puses rezumējot kopā, manuprāt, mēs visi diezgan labi dzirdējām, kāds ir kura personība vai skatījums vai pieredze vai vīzija, kas un kā. Un tā kā diskusijas noslēgumā es varbūt gribētu norezumēt īsajās programmās minēto, kā tas saskanēja vai nesaskanēja ar to, ko jūs paši tagad teicāt. Un Latvija pirmajā vietā jūsu Māris, kas pārstāv, jūs īsajā programmā ir pateicis, ka jūs prioritizēsiet sabiedrības iesaisti un esat uzsvēruši, ka sadarbosieties ar iedzīvotāju iniciatīvu grupām un veicināsiet to esamību. Un ka jums ir svarīgs, ka ir draudzīgs novads un paties dialogs ar sabiedrību. Izklausās programmā ļoti labi, un es tiešām novēlu, ka ievēlēšanas gadījumā šīs vēlmes tiks īstenotas pēc būtības un pa īstam. Savukārt, tātad LSDSB, es tā kā ātrāk vai īsāk, tas viss iet uz priekšu. Jūsu programmā uzsverat sākumā, ka jūs praktizēsiet taisnīgu attieksmi.
Un pārējā programma faktiski mazāk pieskarās šiem sabiedrības līdzdalības jautājumiem, bet runājot par taisnīgu attieksmi, es lūgtu pārvēlēšanas gadījumā atcerēties, ka ir ideāli, ja var viena zvana attālumā sasniegt jebkuru no pašvaldības cilvēkiem un darbiniekiem, bet kas notiks situācijā, ja tas zvanītājs gribēs runāt par jautājumiem, kas tam, kurš pacels to telefonu, tas jautājums nepatiks. Un tas nozīmē, ka tas var tik paslaucīts zem tepiķīša, vai arī šai lietai nav iedota vieta, telpa un mikrofons, un kur apspriesties ar citiem cilvēkiem un dzirdēt arī citiem lēmumu pieņēmējiem. Šī nav gluži domāt kāda kritika, bet es uzsveru, ka taisnīga attieksme nozīmē, ka ir skaidrs, saprotams, sistēmisks risinājums un veidojums, kā jebkurš var iesaistīties, un viena zvana attālums ir noteikti jāsaglabā, tā ir ideāla lieta, un tas, manuprāt, mazām kopienām un novediem ir brīnišķīgs pienesums. Savukārt tālāk suverēna vara savā īsajā programmā, teiksim tā, par attiecībām ar cilvēkiem un sabiedrības iesaisti īsti nerunā, taču jūs, tas, ko es varēju atrast, jūs izceļat, ka jums ir svarīga cieņa pret vārda un pārliecības brīvību un vienlīdzīga attieksmi. Un pieminat, ka jūs palīdzēsiet tīkloties uzņēmējiem, un mans vēlējums būtu palīdzēt tīkloties arī procesos ieinteresētajiem iedzīvotājiem, kuri varbūt kaut kādā brīdī ir neērti kaut kādos jautājumos, bet šī ticība un dombiedru grupa ilgtermiņā novadām nāks tikai pa labu, tā kā ne tikai uzņēmējiem vajag tīkloties, bet arī procesos ieinteresētiem cilvēkiem, ko gudri mēs saucam par pilsonisko sabiedrību. Un Latvijas attīstībai, jā, jūs jau sākumā pieminējāt, ka es nepieminēju, bet jūsu programmā tiešām īsajā programmā ir ļoti skaidri pateikts, ka jūs atbalstīsiet biedrības ar caurskatāmu un saprotamu sistēmu, veidosiet tīklu no apdzīvotajiem ciemiem, lai aptvērtu to vajadzības un dzirdētu tās. Un lai jums izdodās to ieviest un pārējiem, tā teikt, nelikt šķēršļus kādam, tāpēc, ka kāds kaut ko pirmo pateica vai izdarīja, jo kopumā jau jūs visi esat vērsti uz to, lai būtu laba dzīve novadā, jo tas ir tas, kas visās programmās izskan, lai būtu droši, lai būtu ģimenēm draudzīgi, lai cilvēki šeit gribētu dzīvot. Un tā kā to visu pavisam īsi kopsavalkot, mūsu rokās ir tas, vai cilvēki gribēs dzīvot Latvijā, ne tikai, lai radītu bērnus un viņiem būtu izglītība, laukumiņi, ceļi un gaisma, bet lai viņi mīlētu šo zemi tikai tāpēc, ka te ir priedes un jūra un manas omas iestādītājs tur ābeļdārs un tā tālāk, bet arī valsti kā struktūru, kā varu. Un šeit es aicinu maksimāli dot rīkus cilvēkiem, uzticēties, neuzskatīt sabiedrību par neattīstītu vēl bērnu, kurš nespēj saprast, kā viņam rīkoties, bet uzticēties. Jā, paldies. Uzticēties, paldies, man liekas, ka ļoti, ļoti labs novēlējums. Mēs patiesībā arī, man liekas, ir bijusi tāda ļoti dzīva diskusija šeit komentāros, ko mēs arī esam saņēmuši. Diemžēl mums visus jautājumus nebija iespēja uzdot. Daži jautājumi ir arī pavisam konkrēti, un es tiešām aicinu arī mūsu diskusijas dalībniekus varbūt turpināt to diskusiju arī pie mūsu diskusijas tiešraides ieraksta. To droši var darīt un arī atbildēt uz kādiem jautājumiem, kas tur ir izskanējuši. Bet varbūt vēl mazrusiņās tā kā ielicot atpakaļ tajā tēmā par NVO telpu jautājumu, tad biedrība Citāts S raksta, ja, ka Citāts S telpas ir piemērs, kā ar pašu spēku pašvaldības atbalstu ir iespējams labi iekārtot telpas, uzturēt tās, un telpas ir pirmajā stāvā ar pielāgot iespēju pārvietojumās sliedes, tur arī atrodas. Tā kā liels paldies par šo te komentāru, un noteikti ir jāturpina domāt arī tiešām par to, lai būtu dažādi risinājumi. Nu, ko diskusijas noslēgumā piedāvāja, varbūt pēdējo 1 minūti katram no mūsu diskusijas dalībniekiem, kurš pārstāv politisko spēku, kas varbūt tas, ko jūs vēlaties noslēgumā pateikt, varbūt uzsvērt, varbūt kaut kas palika nepateikts, varbūt vienkārši ir kāds aicinājums, ko jūs vēlaties nodot šobrīd mūsu diskusijas gan tiešraides skatītājiem, gan tiem, kas varbūt pēc tam arī ierakstā skatīsies un domās, par ko tad tai 7. jūnijā izdarīt savu izvēli. Lūdzu, es varbūt nosaukšu secību, lai varbūt ir vienkāršāk. Tad sāksim šoreiz no
varētu teikt, no tā otra gala, ja? Restīvi 5. saraksts. Aleksandrs Geržatovičs, Latvijas attīstībai. Lūdzu. Paldies kolēģiem un paldies skatītājiem par dalību. Šajā diskusijā bija ļoti patīkami. Es domāju, ka mēs visi esam ieinteresēti, lai mūsu iedzīvotāji arvien vairāk iesaistās un kopā ar pašvaldību būvē mūsu novadu. Mēs no savas puses varam noteikti garantēt, ka visi iedzīvotāji, visas kopienas un biedrības tiks saklausītas, un tas komunikācija veids un tā komunikācijas pasniegšana no mūsu puses atšķirsies no esošās pašvaldības pieejas. Mēs gribam to uzlabot, kā jūs minēju, ar ļoti daudziem veidiem, kā mēs varam iesaistīt iedzīvotājs, izmantot mūsu biedrības, balstīt viņas. Tas ir svarīgi, jo, kā jau es teicu, pašvaldība īstenībā ir ieinteresēta, lai cilvēki ir aktīvi, Vanaga kungs. Nav tā, ka aktīvs cilvēks ir jāaktivizējas viņam pašam un kaut kas jādara, bet pašvaldībai ir interese, lai cilvēks ir aktīvs, jo tad novads attīstās. Un mums ir jārūpēs par to, lai mums novads attīstās un jāaktivizē un jāiesaista cilvēki vairāk, jāparāda viņiem iespējas, ko un kā viņi var darīt. Tā kā tas ir tas mūsu redzējums, uz ko mēs ejam. Jā, paldies visiem. Paldies. Tad Valerijs Čuhnovs, Suverēnā vārā apvienība Jaunlatvieši. Mans novēlējums vēlētājiem būtu 7. jūnija, neskatoties uz savu kaut kādu partiju izvēlu vai kaut ko, tomēr balsot, aiziet nobalsot obligāti balsot par Olainas attīstību kā tādu, par pašvaldību kā tādu, lai mēs varētu tiešām visus kopā sadzirdēt un visu kopā attīstīt šo novodu un būt piemēram ne tikai tuvākajiem kaimiņiem, bet arī visai Latvijai. Un es uzskatu, ka Olainas novadam ir tādas īpašības un ir tādi varianti, lai to visu dabūtu. Paldies! Paldies! Kristaps Kāliņš, Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieka partija. Mēs tagad pagaidīsim. Mēs kādu brīdi pagaidīsim, un tad mēs griezīsim, jā, precīzi. Okay. Mēs tā mēģināsim noķert to minūti. Es noslēdzošajā sarunā, savā runā vēlos pateikties paldies visiem diskusijas dalībniekiem. Šodien mēs diskutējam, žēl. Skatītājiem droši vien vairāk būtu paticis, ja mēs vairāk par kaut ko pacīnītos un konfrontētos un tam līdzīgi. Bet es aicināšu, tāpat kā līdz šim, saglabāt cieņu un atcerēties to, ka mēs esam konkurenti līdz vēlēšanām, bet pēc vēlēšanas dienas tie, kas būs ievēlētiem, ir jāstrādā vienā komandā. Tāpat kā šajā sasaukumā visiem jāstrādā, lai Olainas novads attīstītos un iedzīvotājiem šeit patikt dzīvot. Sarakstu vārdā es pateikšos paldies par to, ka jūs esat devuši mums iespēju attīstīt novadu. Jūs esat bijuši liecinieki tam, kā soli pa solim novads ir attīstījies. Jūs esat bijuši liecinieki tam, kā novads ir sabalansēti attīstījies, kā Olaina, tā Jaunolaina, tā Medemciems, Jāņupi un visi pārējie ciemi. Soli pa solim mēs ejam uz sakārtotāku infrastruktūru, pieejamākiem pakalpojumiem un atbilstošu sociālo atbalstu. Un sabiedrība, protams, būs iesaistīta tikpat, kā ir šobrīd. Jebkurš iedzīvotājs, kurš izrāda iniciatīvu, kurš nonāk mūsu radarā, tiek iesaistīts un viņam dot iespēju. Vienalga, vai tā ir kultūra, sports, uzņēmēja darbība, izglītība. Mēs esam atvērti. Paldies. Un Māris Vanags, Latvija pirmajā vietā. Jā, nevienam nav noslēpums, ka valstiskā līmenī viss ir totāli salaists grīstē un tikai turpinās negatīvismas. Pašvaldība, vēl viņai ir iespējas kaut ko savā līmenī palabot, bet nebūsim ar ilūzijām. Jā. Ko mēs varam, to mēs varam, bet mūs tāpat regulē no augšas. Mēģināt mēs noteikti gribētu, jā, nāk pretī iedzīvotājiem, cik varam. Kaut ko mēs varam darīt labāk nekā tur visas valsts līmenī, cik tas ir atļauts, bet es pateiktu iedzīvotāju vienu. Nedomājiet tik daudz par valsti, par pašvaldību, bet domājiet par savām ģimenēm. Jo tikai stipra ģimene ir tā vieta, no kuras nāk ārā viss pārējais. Nav stipras ģimenes, nav valsts, nav nekādas pašvaldības. Paldies!
Paldies, un ar to mēs arī noslēdzam mūsu šodienas diskusiju un sarunu. Negribas teikt, ka mēs liekam punktu, drīzāk mēs liekam komatu, un noteikti arī tie, kas skatīsies vēl šo te diskusiju ierakstā un mēģinās arī vēl varbūt dzirdēt kādas konkrētas lietas, ko saka mūsu šodienas diskusijas dalībnieki, droši arī var atstāt savu komentāru, savu viedokli komentāru sadaļā, un noteikti tā diskusija jau turpinās arī līdz pat vēlēšanām, noteikti vēl svarīgāk arī pēc vēlēšanām. Tā kā noteikti visiem arī no mūsu puses aicinam pirmkārt doties uz vēlēšanām un arī izdarīt savu izvēlu un domāt arī tiešām par iedzīvotāju līdzdalību par to, ne tikai, protams, kā pašvaldība mūs var iesaistīt, bet arī kā mēs katrs varam iesaistīties tajā, lai Olainas novadā dzīve būtu pēc iespējas labāka un ko mēs katrs varam darīt. Nu ko, dāmas un kungi, paldies jums šodien par aktīvo dalību. Es vēl atgādināšu no mūsu puses, ka mēs jūs aicinām uz Ķekavas novada diskusiju 21. maijā. Tur mēs tiksimies ar Ķekavas novada kandidātiem tepat arī kaimiņos un nekas nebeidzas. Tiekamies nākamnedēļ. Visu labu!